Kāpēc lapsai atlaust asti? Vecos labos laikos vārni ar lapsu dzīvojušas vislabākā draudzībā. Kādreiz lapsai palicis briesmīgi žēl, ka vārnu var laisties, bet viņa ne. Viņa lūgusies vārnu, lai izmācot to laistos. Vārnu nabadzīgi to mācījusi visādi. Lapsa staipījusi kājas, kaklu un asti, tomēr pacēlies gaisā nav varējusi. Nu gudrojuši, ko darīt. Abas nospriedušas, ka ja lapsa būtu varējusi tikt tur augšā, tad varētu lidot. Lapsa ienāca labs padoms prātā. Aizgājuši uz tuvējo šķūnīti, kur pašlaik zemnieki beiguši sienu novist. Un pie lūkas vēl bijušas trepas atlikušās. Vārna uzlējusies uz lūkas malas un saukus. Vārēs, vārēs, laisties. 1 un 2 lapsa bijusi uz šķūnīšu lūkas, un tad abas ar vārnu uz šķūnīšu ģēveles. Vārna uzlējusies pirmā augšā un teikusi, lai lapsa labi sašunkojoties un lai lecot viņai gaisā pakaļ. Lapsa paklausījis, labi sašmunkojusies un tikko nav panākusi vārnu, bet nav pagūsi nemaz mēģināt laisties, kad jau sākus krist lejā. Krītot tā griezusies dažādi un beigās plaukšas celnu. Te nežēlīgi sasvitusies, ilgi gulējusi, jo nevarējusi pakustēties. Pēdīgi sadūšojušies un ar mokām uzcēlusies uz 4 kājām. Grūti nācies iet, lapsa domājusi, laimīgi nokrita gan, vēl visi locekļi klāt, bet ko pamanījis, asti nav varējusi uz augšu pacelt, tā bija atlūzusi. Lapsa grūti nopūtusies un nolēmusi vairs nekad nemācīties lidot, jo varot vēl kaut ko atlaust. No tās dienas lapsai asti atlaust, un tamdēļ viņa vairs negribot dzirdēt no laišanās.